augums arī praktiski. Pēc statiem ļoti līdzīga cīņa. Abi cīnīsies pēc Bazar 0 fist fight noteikumiem, jeb boks ar maziem cimdiņiem. Tas brīdis ir pienācis. Esam sagaidījuši vakar naglu. Un šī ir cīņa. Es teikšu tā, šī ir skaļākā cīņa šovakar. Tikai tādā ziņā, ka abiem šiem vīriem ir neatrisināts kaut kas. Šī ir principiāla cīņa. Un ļoti daudz acis tieši būs uz šo pāri. Un tiem, kas ir mums jau no pašas translācijas sākuma, Aleksandrs Čižovs ieminējās, ka viņš bija tas, kurš uzfilmēja to video LNK zālē, kas pēc tam uzsprāga internetā. Un, protams, lūk, arī viss ir parādīts, ar ko tas sākās. Nesaprašanās. Basketbola mačā. Sacensībās arī esmu sakāvies, tā kā man tur par to, kas notika fightbolā, tur man emocijas ņēma pāri. Tu nāks virsū, vai man tev būs jāķerst, kā vienmēr par ringu. Arī cik tajā momentā nostrādāja kaut kādu tavu karstasinību. Man karstasinību, kuras mums šobrīd ir novedusi šeit. Man viņš nepatīk, es viņas būtu gatavs cīnīties tagad šitajā basketbola laukumā, man vienalga. Lūk tā. Šis video rullīts pateica jums visu, kas ir jāzina, kā tas viss sākās, kā tas turpinājās. Un pats labākais ir tas, ka mēs tūdaļ redzēsim, kā tas viss atrisināsies. Laiks runāt ir beidzies. Abi varēs atrisināt attiecības kā īsti džentlmeņi. Vecajā labajā veidā. Ar dūrēm. Un Kristaps Zutis. Pirmais uz iznācienu. Un arī Kristaps nāk dzīvās mūzikas pavadībā. Prospekti, Q-Mons. Un lūk arī viņš paceļās. Kristaps Zutis ir ieradies. Un Kristaps visu sagatavošanās procesu aizdīs Līvānos. Es sauc šo vietu tagad par savām mājām. Kā viņš pats saka, prom no visa, kas novērš uzmanību. Dzīvo Līvānos, trenējies, ēd guli, tā teikt. Nekas liekas galvā nav. Un, kā pats saka, ļoti labi gatavojies, labi jūtās, labi sagatavošanās procesu aizdīs. Un nevar noliegt. Viņš arī izskatās labā formā. Un lūk arī Kristaps ir ieradies. Paldies Beastie Boys no Salaspils par viņu performanci.
Un šī cīņa ir interesanta ar to, ka, kā pats Francis saka, viņam ir lielāka boksa pieredze. Bet Kristapa Trumpis ir tas, kādā stilā notiek šī cīņa. Mazie cimdiņi, tas ir vairāk tāds prolera stils, ielas stils, ja tu to var nosaukt. Un tā ir varbūt nedaudz vairāk Kristapa Zuša stihija. Viņš tur jūt sērtāk varbūt. Un tāpat kā atceramies, Bolotņiks teica, mazie cimdiņi, arī viņš pieminēja to kā faktoru. Tieši tādēļ mēs to pašu varam attiecināt uz šo cīņu. Francis ir, šaubu nav, ļoti skilots tehnisks boksers, bet šie mazie cimdi ir tas, kas padara šo cīņu interesantu. Manuprāt, jā, Francis ir jau izmēģinājis savus spēkus. Atceramies, viņš cīnījās iepriekšējā pasākumā pret Juris Zundovski. Uzvarēja otrajā raundā ar tehnisko nakautu, bet tāpat arī Ričards uzvarēja pret šo cīņu. Bet, manuprāt, šo cīņu padara tieši šis aspekts ļoti interesanti. Kristapam tuvāk viņa pasaulē ir mazie cimdi. Arī MMA cīnījies Kristaps Zuds, ne tikai boksā aizvadījis cīņas. Pat kickboksā spēks izmēģinājis pret Jānu Pelaku no Polijas. Un viņa pretinieks Francis Rozentāls. Un Francim arī tas pats sakāms. Ja tu vari reperu pavadībā iznākt, es arī varu. Un šeit kaut kāda ilūzija notiek. Vai kas tam līdzīgs? Šis gan nav Francis Rozentāls, šis ir Ģirs Rozentāls. Kāds cits Rozentāls iznāca ārā. Bet Francim, par Franci runājot, profesionālajā boksā viņš ir neuzvarēts līdz šim. 9 uzvaras. Neviens zaudējums, viens neizšķirts, perfekts rekords viņam. Un lūk, īstais Rozentāls parādās. Mūsu ekrānos nolaižās no griestiem. Ja pavisam godīgi, es skatījos uz to līniju, uz to trosi sākumā un domāju, kāpēc pie vēlna viņa tur ir. Tagad es guvu atbildi, kāpēc viņa tur ir, lai Francis var nolaisties no griestiem. Jā, laikam, ka šāds arēnā nav pieredzēts, vismaz cik man zināms. Nolaižās no debesīm Francis Rozentāls savos džinsos, tāpat kā arī iepriekšējā cīņā pret Juris Zundovski. Toreiz viņš gan ar motociklu, manuprāt, ieradās. Un tad, lūk, tagad nedaudz nākamajā līmenī esam pārgājuši. Nezinu pat, kā šo nosaukt. Un Francis Rozentāls, es gribētu teikt, ir ienācis ringā būrī precīzāk, bet nē, viņš ir ielidojis Bazar 0 būrī.
Abi vakar galvenās cīņas elementi ir uz vietas. Francis džinsos. Sarkanajā stūrī. Un Kristaps Zults arī redzam loktin, tuneļa redzi viņam. Francis Rozentāls sarkanajā stūrī. Kristaps Zults Silijā 3 raundi pa 2 minūtēm. Ja tāda būs nepieciešama, beidzot varam skatīties šo abu vīru dueli. Principiāli cīņa, kurš vēl vēlēsies vairāk. Francis uzsāk agresīvi, precīziem trāpjumiem. Kristaps smaida, aicina viņa nākt iekšā, nāc. Bet Francis, jā, izskatās ļoti as. Ļoti as un redzam šie mazie cimdi. Nav viegli aizsakties. Tas nav kā ar boksu cimdu nosakties. Neuzņemt sitienu, šie mazie 4 unču cimdi spraucās cauri aizsardzībai. Un tas ir manāms tagad. Redzam, šis džabs, taisnais sitiens. Vienkārši iet cauri locītavām. Un Francis sācis ir ļoti aktīvi. Gilotīna. Un vēl viena laba kombinācija no Rozentāla. Vēl viens precīzs trāpījums. Oho, tiesnes zem prom. Kādu, kas grūti pateikt, no kā tiesnes atbrīvojās tur nu pat, bet varam atsākt un labi trāpa Francis. Labais sitiens nosēdina Kristapu. Atskaita šobrīd notiek. Un Kristaps ir apkaļ kājās. Labais overhands bija tas, kas to izdarīja. Francis iet šobrīd savu odas asins piebeigt cīņu. Un 4 sekundes, 3, un rauns ir beidzies. Un Kristaps izdzīvo šo pirmo raundu. Un kas par raundu Francim Rozentālam? Vienvirziena ceļš, atļaušos teikt, ir bijis šajā pirmajā raundā pagaidām. Dominants rauns no Rozentāla. Skatāmies vēlreiz. Vienkārši sitienu jūra, kā rauns sākās līdz pašām beigām. Francis nereiz neatlaida. Gāzes pedāli vienkārši konstanti uzbruka, konstanti dzēlieni. Un aperkats bija tas, kas tomēr bija šis trāpījums, jā. Un esam gatavi otrajam raundam. Sākam otro raundu šajā cīņā. Francis atpakaļ pie lietas. Turpinās tieši turpat, kur beidzot labi trāpa. Tagad arī Kristaps ar labo. Beidzot Kristaps laiž rokas vaļā, bet tas ir vēl viens knockdowns priekš Franča Rozentāla. Un duelis ir iemests būrī. Cīņa ir apstādināta. Francis Rozentāls. Dominants sniegums no viņa un redzam. Jā, man laikam šķiet, ka nekas negācijas starp viņiem abiem nebeigsies arī pēc cīņas. Bieži vien saka, ka tu noskaidro attiecības, bet manuprāt, jā, šeit abi kungi nepaspiedīs rokas viens otram pēc cīņas. Gribētos teikt, ja Kristaps neapmierināts, protams. Gribējis pieņemt parādīt labāk sniegumu, bet Francim jāiedod viņa ziedi no paša sākuma, kā cīņas sākās. Tā viņš nereizi neatkāpās
sitienu jūra no Rozentāla. Nu, cerams, tomēr kābi spēs paspiest rokas, aprakt šo kara cirvi. Bet tas ir tieši tādēļ arī iemesls, kādēļ Francim Rozentālam ir neuzvarēts profesionālā boksa rekords 9-0. Viņš ir ļoti tehniski spējīgs boksers, kārtējo reizi viņš to pierāda. Šis gan nav profesionālais boks, bet jebkurā gadījumā, kā redzam, Francim Rozentālam nav problēma strādāt mazajos cimdos. Bernaklā nešaubos, ka viņš arī varētu labi sev parādīt. Nu, Francis Rozentāls ir karakters, šaubu nav. Skatītājiem patīk viņu skatīties, klausīties viņā. Nu, lūk, atkal šis kreisais šķiet. Jā. Šis skrūdriver uppercuts tāds. Un jā. Un nevar neko pārmest, šīs cīņas uzvarētājiem bija tiesības izturēties tā, kā viņš gribēja izturēties. Tādēļ viņi ap šeit satikās, lai noskaidrotu beidzot. Ar tehnisko nokautu, dāmas un kungi. Uzvar sarkanais stūris Francis Rozentāls. Uzvar šajā cīņā ar tehnisko nokautu bez īpašām problēmām. Francis tiek galā šajā cīņā. Francijā te mēs vēl paspēsim parunāt, es labprāt uzdošu arī kādu jautājumu. Bet arī vārds Kristapam tiks dots. Milzīgs paldies tev par tavu cīņu sparu un tik ilgi kurināto šo te visu atmosfēru un beidzot arī novedot līdz galam. History is made once again by this sneaky little bastard from Sabil. Paldies jūs visiem, kas atnāca! Paldies jūs visiem, kas man ienīst! Mums ar Franci līgumā bija revanšu punkts. Automātiski zaudētājs var pieprasīt revanšu. Es uzreiz pieprasu Francim revanšu. Vienalga šeit bazāra 0 vai kaut kā. Man pie tīras šoreiz kā bija, tā bija, viņš bija labāks. Papis vienos vārtos, bet kā pie mums Sabils saka, slots kāds šauj tikai vienreiz. Paldies mums visiem, kas atnāca. Mēs esam daļa no vēstures, ko uztaisīja Virsņēnoks ar savu komandu. Bazāra 0, episks pasākums izpārtot arēnu. Un kas kāvās main eventā? Šīreiz te restais, kas katru dienu spēlē CS. Paldies jums visiem, kas atnāca. Paldies jums visiem, ka izpārdevāt arēnu. Man honorāri tas nedaudz palielināja. Ar Rozentālu mēs vēl tiksimies. I'm out. Ieši iedzert šodien bišķi. To es pelnījis, Kristaps. Pavisam noteikti kādu dzērienu šokar ar limonātu. Un dzirdējām, Kristaps saka, ka kontraktā ir rematch. Un nezinu, vai tas aktuāli šobrīd ir, bet Frans pārbrauc pār Kristapam šajā cīņā. Es nemaz neklausījos, ko viņš saka, ja godīgi. Ja viņš grib revanšu, nu, es nezinu, vai tas vajadzīgs. Kā tu jūties šajā cīņā? Pašpārliecināts tomēr nolaisties arī no normāla 10 metru augstuma, lai ieietu uzreiz ringā izaicinoši. Klausies, es mājās šiloju, skatījos Karības jūras pirāts. Man onkls saka, davai braucam cīņas. Tā ir labi. Uzvilk džins, atmauc, iepriecināju jūs visus. Nu, šitas bija light work. Tāpat kā tāds Džeks tur, light work. Bet jā, šitā bija tā kā treniņa cīņa. Man bija trauma plecam, ko es nebiju sadoktorējis. Es varu teikt, visu treniņu momentu strādāju ar kreiso roku. Sparingu, var teikt, vispār nebija, vienkārši treniņa cīņa. Frants, mēs tevi apsveicam ar uzvaru. Vai mēs tevi vēl kādreiz varēsim sagaidīt tieši Bazāra 0 Fight Club kādā no cīņām? Es domāju, jā, es nākot nevaru pareģot, tā kā viss var notikt. Un vai galu galā konflikts ar Zuti tagad ir atrisināts?
Es viņam pateicu, es tavu roku nepaspiedīšu, bet viss ir chill. Dāmas un kungi, visi ir chill. Frants Rozentāls! Francis Rozentāls. Pats saka, ka neredz nekādu jēgu remačam. Laikam jau jāpiekrīt, cīņa nebija tuva, lai pieprasītu remaču. Bet Francis Rozentāls kārtējo reizi parāda, kādēļ ar viņu vienmēr ir jārēķinās, cik augstā līmenī ir viņa boksa iemaņas. Un kārtējo reizi viņš to visiem pierāda. Noteikti arī turpināsim sekot viņa profesionālā boksa karjerai. Francis, you think you're ready? Ok, nekas nav Man, beidzies. I was ready Dirstis in the ieradies. last buzzer 0-1, so I'm ready, man. Let's make a face-to-face. Dāmas un kungi, viens no labākajiem Lietuvas cīnītājiem Dirstis ir šeit uz vietas. I know. Yeah, it's like easy work. It's good for hype, but let's make something bigger, you know? Let's make something bigger. Congratulations. It's coming. Šie kungi ir jaudīgi. Lūk tā. Izskatās, ka šeit kaut kas top. Nevar noliegt. Šis būtu interesants Dāmas matchups. un kungi, uztaisim aplausus Šis būtu šoreiz interesants matchups, bet tāpat, visiem cīkstoņiem, kurus mēs šodien manuprāt, redzējām Francis Xiaomi arēnā. Rozentāls kotējās Oktagonā. augstāk par viņa Lietuvas izaicinātāju. Bet jebkurā gadījumā šī būtu ļoti, ļoti interesanta cīņa. Apsveicam Franci Rozentālu ar dominantu uzvaru, ar šī konflikta likvidēšanu. Un ar to arī mēs noslēdzam Bazara 0. Trešo šovu ar jums šovakar kopā biju es, Toms Didriksons, un tiekamies jau nākamajos pārraidēs. Visu labu!